Jelgava ir izmainījusies, atzimusi tās galvenā iela, pilnībā mainījies Čakstes bulvāris un jau iemīļots jaunais Mītavas tilts. Turistam noteikti ir ko redzēt gan pilī, gan pils pļavās, gan baznīcas tornī, gan muzejos, un visu jau nemaz nenosaukt, bet 3. maijā turisma sezonas atklāšanas dienā Jelgavas reģionālais turisma centrs palīdzēja ieskatīties iespējās gan Jelgavā, gan Jelgavas un Ozolnieku novados. Turisma sezonas atklāšanas pasākums sākās ar strūklaku modināšanu. Kā pirmās tika ieslēgtas strūklakas ūdenskritumi Jāņa Čakstes bulvārī, pieskandinot bulvāri ar bērnu un jauniešu centra Junda dejotāju priekšnesumu. Jelgavas studentu teātra aktieri modināja veiksmes simbolu skulptūru strūklaku Jelgavas students. Pieskaroties studenta lietu sargam, jāiedomājas vēlēšanās, un tā noteikti piepildīsies. Noslēgumā Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalms ļāvās pavasara atmodai, ieslēdzot skulptūru strūklaku Trīsvienība. Visiem klātesošiem bija iespēja baudīt grupas Tirkijas band un Jelgavas popkora priekšnesumus. Pasākumu laikā certifikāts saņēma jaunie Jelgavas novada un Ozolnieku novada turisma gidi, kuri šogad pabeiguši gidu kursus Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā. Šogad Jelgava iegūst vēl klāt 17 jaunus gidus. Un tas nozīmē, ka tiks veidoti jauni maršrutu piedāvājumi gan ar kājām, gan automašīnu, gan autobusu, gan arī ar velosipēdiem. Mēs aicinām visus ļoti aktīvi šogad braukt ar velosipēdiem, jo pagājušā gada nogalē ir izstrādāti 10 velo maršruti, gan Jelgavas pilsētā, gan Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā. Lūdzu, testēsim, skatīsimies, kā mums patīk šie izstrādātie maršruti. Pavisam jauns turisma produkts tiks piedāvāts Lielupes ūdeņos. Un šis jaunums ir Zemgaļovu vikingu lielaiva Nameisis. Uz konkrētiem reisiem pieteikties varēs no 1. jūlija. Ar 3. maiju 7 Jelgavas un apkārtnes ēdināšanas uzņēmumos ir aizsaukusies gardēžu akcija Atklāj pašmāju garšas noslēpumus. Akcijas galvenais mērķis ir parādīt, ka gardus un interesantus ēdienus var pagatavot arī no vietējiem produktiem, kas audzēti un iegūti tepat Zemgales plašajos līdzenumos. Turisma sezonas atklāšanas pasākuma laikā ikvienam bija iespēja nogaršot kādu no vasaras sezonas ēdienkartē piedāvātajiem akcijas ēdieniem un novērtēt pašmāju garšas noslēpumus. Visi aicināti paviesoties Jelgavas reģionālajā turisma centrā, kas atrodas Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 1. stāvā, un iepazīties ar Jelgavas reģionālā turisma centra darbību, sniegtajiem pakalpojumiem un turisma piedāvājumu šajā sezonā. No 1. maija centrs strādā pēc vasaras darba laika, kas nozīmē, ka turisma informācija Jelgavā tiks sniegta 7 dienas nedēļā, turklāt 6 no tām līdz pat 22.